Tātad svari. Malači. Tieši tāpat kā jaunavām, arī jums svariem ir imperatora kārtas pašreizējā enerģija. Sava veida plāni, komforts, sasniegumi, panākumi. Jūs ļoti labi sevi izpaužat, esat ērtā pozīcijā. Un pats fascinējošākais ir tas, svari, draugi mīļie, ka jums kādas apakšā ir zižļu karalis. Tas nozīmē to, ka jums ir optimisms, jums ir enerģija, jums ir vēlēšanās iet panākt savu, jums ir vēlēšanās kaut ko darīt. Un līdz ar to jūs varat iegūt sev šo labumu, jo šeit ir ziļu sešinieks, kas ved jūs līdz uzvarai, līdz panākumiem, līdz sasniegumiem, un zobenu dūzis. Uzrāviens, idejas, mērķtiecīgums, jauni plāni, deksme, virziens. Un tā izskatās, ka jūs īstenojat savus plānus, dodaties uz priekšu, jums ir šis uzvarētāja gars, uzvarētāja enerģija. Iet, panākt sev visu vēlamo, tik galā ar visām problēmām. Tiešām ļoti spēcīga pamata enerģija, lai turpinātu iesākt to, lai turpinātu iet uz priekšu, lai turpinātu darīt. Un jūsu izaicinājums ir zobenu bruņinieks. Pie izaicinājuma tātad zobenu bruņinieks stāsta to, ka varbūt jums vajadzētu apdomāt pirms rīkoties, neskriet tik pārsteidzīgi, būt ļoti uzmanīgiem, kas nāk ārā no jums, būt saudzīgiem pret apkārtējiem cilvēkiem, jo zobenu bruņinieks viņam nerūp, viņš cīnīsies, dragās pāri visiem, lai sasniegtu savu vēlamo. Viņam nav bremžu, viņš ir žigls. Un tad tavs izaicinājums decembra mēnesī ir būt mierīgam, ļauties īstenot savus mērķus, savus plānus, paturēt savu šo vīziju galvā un iet uz priekšu, lēnām, mierīgi, plānojot, domājot, kā realizēt, jo zobenu bruņinieks chill. Pagātnē, kas iespaido nākotni, ir imperators. Tātad tev ir kontrole, tev ir vara, tev ir šis mērķtiecīgums, tevī ir disciplīna, tevī ir uguns, tevī ir pienākuma atbildības sajūta, izdarīt visu, panākt visu vēlamo. Un halo, imperators un imperatore vienā lasījumā. Amazing. Šis vienkārši augstākie spēki gavilē un saka to, ka ar pārliecinātu došanos uz priekšu savā nākotnē, atlikušajā mēnesī šajā gadā, tev ir visas iespējas un spēks, teiksim tā, tiešām panākt visu vēlamo. Un tev ir atbalsts, ja ne no ģimenes, tad vismaz no augstākiem spēkiem, jo šitāds kārs salikums, kurš gan negribētu būt svaru šajā momentā. Tātad pagātnē 8 zižļi, fantastiski. Pagātnē kaut kādi plāni, kaut kādi mērķi, viņi īstenojās, viņi lido uz noslēgumu. Amazing. Tas nozīmē to, ka tu jau esi kaut ko ieguvis, tu kaut ko jau esi sasniedzis, vai tu sasniedz savu atzinību, vai tu sasniedz slavu, jo zižu trešnieks, viņam patīk būt uzmanības centrā, viņš grib, lai viņš tiek novērtēts,
Un viņš ir novērtēts ne jau tikai par to, ka viņš vienkārši runā, bet par to, ka viņš dara, ka viņam ir sava vīzija, ka viņam ir savs plāns, un viņš uz tā pamata arī rīkojās. Tad noteikti viss, kas notika pirms tam, īstenojās. Ja tev bija kaut kāds mērķis, plāns, vēlēšanās, tad decembrī viņš nosēžās, rekur ir gala rezultāts, nu davai. Bet nesteigties. Mierīgi, lēnām, jo šī jau ir ātruma kārtas. Viss pats sastāsies savās vietās. Viss pats sastāsies savās vietās. Mēls mežģis, jā? Viss notiek, viss jau notiek. Nekur pretī nav jāskrien, jātraucās. Viss notiek. Disciplīna, mērķis, viss, kas ir jāizdara, pa plauktiņiem, все daram, ja? Kaut kam vēl bija šādas kārtas. Wow. Nu, 1, 2, 3, 4 veci ārkāni, nu, augstāko spēku atbalstu nav liek piebilst, bet, wow! Iekšējie faktori, zobenu četrnieks, tas nozīmē to, ka tu varbūt esi bišķi noslēdzies no visiem, varbūt tu gribi mazliet atpūtu, tu gribi sakopot savus spēkus, mentāli, fiziski, garīgi, un tu esi kaut ko gaidījis, tu esi kaut ko klusībā varbūt pie tevis darījis, kaut ko veidojis, mēģinājis īstenot savus plānus un ieceres, un tad tagad tu zini to, ka varbūt bija kaut kādas lietas, kas tev traucēja, varbūt tu pats sev kaut kādā savā ziņā, bet ārējie faktori ir priesteris, tad arī garīgais skolotājs, māceklis. Šī kārta simbolizē vairāk tādas tradīcijas, nodošanos kaut kādai savai taisnībai, mācoties, izzinot kaut kādas lietas. Un tas nozīmē to, ka varbūt, lai tu varētu doties uz priekšu, tev būtu nepieciešams uzzināt, varbūt kā tu vari izmantot savus resursus savā labā priekš savas nākotnes. Jo tavas vēlmes, tavi sapņi ir zobenu karaliene. Šis skaidrais redzējums par to, kad es zinu, kas man jādara, kāda virzienā man ir jādodās. Bet bailēs mums ir kausu astotnieks. Tad mums nav varbūt pārliecības, ka mēs ejam pareizajā virzienā. Mēs saprotam to, ka ir situācija, ir kaut kādas konkrētās lietas, bet mums ir jāpieņem lēmums par labu tam, ko mēs iegūstam no ārējiem apstākļiem, šī informācija, šī zināšana par to, kā mēs varam, caur meditāciju, vai caur lūkšanām, vai caur kaut kādiem rituāliem piesaistīt sev vēlamās lietas. Jo, kāpēc es tā saku? Kausu astotnieks, viņš atsakās no kaut kādām lietām augstāku mērķu vārdā. Ja? Te viņš dodās meklēt kaut kādas atbildes tajā mēnesī, pasaulē un dzīvē, un arī priesteris ir garīgais skolotājs, kurš ir iesaistīts arī ar visādām ezotēriskām lietām, un zobenu četrnieks, viņš nav miris tur uz tās gultas, bet viņš meditē. Viņš mēģina atrast kaut kādu, viņš mēģina atrast ārpus sevis kaut ko, kas viņam varētu palīdzēt, un lai spētu virzīties tālāk, jo šī ir ļoti tuva nākotne, un ļoti tuvā nākotnē zobenu svešinieks mēs atstājam visu pagātnē aiz muguras, paņemam tikai visas nepieciešamās lietas un dodamies otrā krastā, kas mums tur sagaida. Nezinu, bet zinu, ka tur būs labāk nekā palikt šeit uz vietas. Un tā tad tu virzies tālāk, meklē kaut kādas zināšanas, gudrības, informāciju no citurienes, no citiem avotiem, mēģina varbūt izzināt kaut kādas manifestācijas, kaut kādas rituāls, kas to varētu kaut ko palīdzēt,
Bet, jā, tev ir ļoti, ļoti laba bāze, tev ir ļoti labs skaidrs redzējums, kur tu vēlies iet, kādā virzienā tu dodies, bet tu nedrīkst steigties, tu nedrīksti iznīcināt visu savā ceļā. Tev jābūt ir bišķiņ iecietīgākam. Un varbūt bišķiņ tā kā slepenībā strādāt ar to, kas tev ir, nevis iet tagad teikt, man reku, šitain te veicās tā, o šitain izdarīju to, es šeit izdarīju šito, jo varētu būt, ka kāds vienkārši tā, klausies, tu šitā te visu laiku runā, ja, es gribētu arī, lai man tā tev ir, varbūt, ka tur ir kaut kāda apslēpta skaudība no kāda, ja. Ka kāds cits varbūt neizmanto kaut kādu rituālu, lai tev lai liktu kaut kādus šķēršus ceļā. Bet, labāk nedariet. Un gala rezultāts spēka kārtas. Amazing! Amazing, amazing, amazing. Spēks, izturība, pārliecība, drosme, spēja savaldīt sevi. Wow, ļoti smuki. Man par pilnīgi nekas nav jāpaskaidro. Viss šeit ir skaidrs. Kaut kas virzās, kaut kas attīstās, tuvojas noslēgumam. Tu tuvojies, tu virzies, tu spēj atteikties no nevajadzīgām lietām un virzīties tālāk kaut kādam konkrētam mērķim tavā dzīvē. Teiksim tā, tu skaidri redzi savu plānu, tu pieņem lēmumus, kuri tev ir nepieciešami, lai virzītos tālāk, tev ir skaidrs redzējums, tev ir vīzija, jo auns iet uz priekšu, cīnās ar pārliecību, jo viņam ir taisnība, viņam ir determination, kā tas saucās, neatlaidība mērķu vārdā. Un tu dodies, tu cīnies, tu brāzies cauri ugņiem, lai dabūtu stabilitāti, lai dabūtu komfortu, lai dabūtu naudu. Ja? Šis noteikti ir fokus, bet tev ir jāiet ārā no šīs situācijas, kur tu sēdi un gaidi un domā, ka, nezinu, es te palūkšu un man visu pie kājām nokritīs. Nē, tev būs jāupurē kaut kas, vai nu tev jāiet arī ārā no savas komforta zonas un jāsāk beidzot rīkoties. Un neapstāties jau pie pirmajiem iegūtiem rezultātiem, bet turpināt un iet tālāk, tāpēc, ka tu esi Ziežļu karalis. Tu vari absolūti visu. Tev ir enerģija, tev ir vīzija, tev ir spēks, tev ir drosme, tev ir, tu vari visu panākt. Jo varbūt ir kaut kādas lietas, kas no pagātnes tur atpakaļ, kaut kādas neveiksmes, kaut kādas šķēršļi. Varbūt kaut kas pirms tam neizdevās, bet tas nedrīkst būt šķērslis tev tagad apstāties un palikt pie kaut kādiem esošiem rezultātiem, jo katra pieredze tev dod iespēju no tās mācīties un paņemt vajadzīgo, un neviens taču nepadodās pirmajā reizē. Cilvēks mēģina 2 reizes, 3 reizes, 4 reizes, 5, 10 reizes, līdz viņam sanāk, ja? Un tieši tāpat arī es tev jūtu. Paliec uzticīgs savai idejai, savai mērķim, ko tu gribi ienest savā dzīvē, jo ārējos faktoros priesteris, ja? Garīgais skolotājs, augstākie spēki, viņi dod tev spēku, viņi dod tev viņi dod tev visu, bet viss, kas tev ir vajadzīgs, ir pārliecība, spēks, drosme, ticība sev, mērķis un darīt, un vienkārši darīt. Amazing! Viens no labākajiem lasījumiem šodien. Svari ļoti labi. Es pat esmu šokā. Amazing! Šis bija ļoti labs. Ļoti labs lasījums. Un tā pati kārts lec ārā, ja, bailēs. Nebaidies atstāt aiz muguras to, kas tev vairs nav vajadzīgs.
ok, es nezinu, kas man tur sagaida, bet, ja tev ir skaidrs mērķis, kuru tu gribi sasniegt, uz kuru tu ej, tev nav jābaidās, kas tevi ceļā sagaidīs. Jo tas, kas tevi ceļā sagaidīs, būs, ka visums tev iedos vajadzīgos cilvēkus, vajadzīgās lietas, vajadzīgos zīmes, nezinu, jebko, lai tu spētu saprast, kas tev ir nepieciešams, lai dotos tālāk. Tas tāpat kā es noskatījos multfilmu storylines un tie teksti, tā doma, tas koncepts vienkārši iedeva man pilnīgi absolūti visu, ko man vajadzēja. Tā kā jā, es ceru, ka jums būs brīnišķīgs decembris, ka jums viss izdosies, jums viss sanāks. Kārtas bija ļoti labas, es priecājos. Tā kā, jā. Paldies!